Un tad man jānovēl, lai mums ir izdevusies nodarbība, arī izdevusies sezona. Katrs gūst labumu no tā. Ja, kā Jolanta teica, viņai uzlabojās intuīcija, kādam varbūt uzlabosies miers prātā, kādam varbūt vēl kaut kas cits. Tā kā tas process noteikti notiks, ja jūs esat pietiekami vērīgi un arī darbojieties ne tikai otrdienas rītos, bet arī pārējo dienu rītos patstāvīgi. Tad jau nu pilnīgi noteikti rezultāts būs. Un Šantī, sāksim mūsu sezonu, mūsu sesiju. Lūdzu, iekārtojieties savā asanā. Noņemiet brīles, brīles nevajadzēs. Skatīsimies ar trešo aci. Skatīsimies uz iekšu. Jā, kā parasti iesākam ar ķermeņa apzināšanu. Vienkārši apzināmies ķermeni, apzināmies savu asanu. Jogas pozu, kurā jūs sēžat. Mēģiniet lēnām noskaņot sevi meditācijai. Acis ir pievērtas, arī relaksētas, nav saspringušas, nav saspiestas. Atcerieties mugura, kakls, galva ir vienā taisnā līnijā. Neceļiet zodu pārāk augstu. Bet komfortablai sajūtai. Komforts asanā, komforts pozā. Prāts kaut kur aizskrien, virzam to atpakaļ pie ķermeņa. Un iziesim cauri svarīgākajām ķermeņa vietām. Vienkārši ar uzmanību, ar sajūtu. Sāksim ar galvu, galva, apzināmies. Seja, piere. Piere relaksēta. Seja dabiskā izteiksmē. Sejas āda relaksēta. Kakls. Rokas, labā roka, kreisā roka. Varat turēt kādā mudrā. Mugurpuse, mugura, mugurkauls. Sajūtam mugurkaulu, muguru. Mēģiniet iztēloties mugurkaula formu. Skriemelis virs skriemeļa.
Ķermeņa priekšpuse, krūškurvis, plaušu apvidus, sirds apvidus. Plaušu kustība, sirds kustība. Turpinam apzināt, nodarbināt prātu ar ķermeņa relaksēšanu. Apzinoties ķermeņa vietas, mēs tās arī atslābinam. Un vēders, jau mūsu ierastais vēders. Vēdera muskuļi relaksēti. Ar uzmanību, ar domu, ar izelpu. Un satlikušas vēl labā un kreisā kāja. Arī to apzināmies, arī šīs vietas. Relaksējam, atslābinam, lai vieglāk varētu sēdēt. Ja prāts jūs kaut kur aiznes, kaut kur aizskrien, virziet atpakaļ pie ķermeņa. Ja mācamies mazliet apstāties no tā skrējiena, ikdienas skrējiena, mazliet apstāties, palēnināt laika sajūtu, apzināties laika ritmu. Un viss ķermenis ir noskanēts, mēs varam doties tālāk. Ķermenis relaksēts, saglabājiet relaksētību, ar uzmanību, ar izelpu. Un pievērsīsimies elpai, mūsu ierastajai tēmai. Dabiska elpa, bet pavērosim mazliet uzmanīgāk, tā kā ar palielināmo stiklu. Kas tad notiek pie ieelpas, kas notiek pie izelpas? Kāda sajūta ir pie ieelpas, kāda ir pie izelpas? Kas manī mainās? Dabiska, viegla. Mēģiniet nepalaist garām nevienu ieelpu, nevienu izelpu. Reģistrēt, apzināt. Vērojiet, kurā brīdī elpa paliks dziļāka, plašāka. Tas notiks pats no sevis. Jo vairāk jūs atslābināsieties, jo mierīgāk būs elpa un dziļāka.
Ja, mēģiniet pieiet intuitīvi, radoši praksē, ne tikai ar loģiku, bet ar intuīciju, ar sajūtu. Nu, ja kādam ļoti nemierīgs prāts, tad jūs varat skaitīt ieelpas no 100 uz leju. Ja prāts ir mierīgs, turpinam vērot ritmu, ļaut telpai izplesties. Ieklausieties elpas skaņā. Un tagad uz mirkli no elpas pievērsīsimies prātam, domām. Kas tad man galvā šorīt notiek? Pajautājiet sev, ko es domāju, kādas ir domas, kas prātam tik svarīgs. Vai tie ir pienākumi, vai atmiņas, vai plāni, par ko es domāju. Padariet apzināti arī domāšanu. Atcerieties, ka domas neesat jūs. Tā ir tikai informācija. Kāds ir prāts, kādas domas, kādas sajūtas. Kāds ir gara stāvoklis. Un pamēģiniet sevī radīt prieka sajūtu. Bez iemesla. Arī elpu prieks, arī zelpu prieks. Mūsu dabiskais garstāvoklis ir prieks. Bez iemesliem ārējiem, ar iekšēju iemeslu. Es ieelpoju, man ieplūst prieks. Es izelpoju, atlaižu, un prieks vairojās. Bet ne tāds sekls prieks, dziļš prieks, iekšējs prieks.
Ļaujiet sev būt priecīgam. Un saglabājot šo prieku, turpināsim sekot telpai un mazliet pastrādāsim ar elpas sastāvdaļām. Pirmā sastāvdaļa ir ieelpa. Sekosim ieelpai un mēģināsim ieelpas padarīt mazliet dziļākas, garākas. Šeit jums palīdzēs vēdera muskuļi. Ja, pie ieelpas vēderu paspiežam uz priekšu. Ja, tā nosacīti viegli. Ir sajūta, ka vēders izplešās, gaiss ieplūst, prieks ieplūst. Un tad izelpojam, atlaižam krēņķi, nomāktību, izelpojam ārā. Neturam sevī. Tad vēdera elpošana. Kādu brīdi pacentieties pakāpeniski padarīt ieelpas dziļākas, lai vairāk prieka ieplūst. Jā, bet saglabājiet komforta sajūtu, plūduma sajūtu, pakāpeniski pagarinam, solīti pa solītim. Svarīgi, lai jūs saglabājat komfortu elpā, plūdumu elpā. Jā, ka mēs plūstam ar elpu. Jā, bez strājām kustībām. Dziļas ieelpas ar vēdera un arī krūškurvju palīdzību. Nu, iedvesmojiet sevi priekam. Katra ieelpa, jauns iemesls būt priecīgam. Nu, katra ieelpa kā jauns sākums. Jā, sajūtiet, kā mainās jūsu noskaņa. Kaut kas mainās ķermenī ar šīm elpām, mierīgajām, apzinātajām, dziļajām elpām. Jūs jau intuitīvi zinat, ka tā ir pareizi. Kaut kas notiek. Turpinam praktizēt, turēt uzmanību. Neļaujiet prātam sabotēt praksi ar garlaicības sajūtu vai domām par pagātni vai nākotni. Un turpinam vēdera elpas.
Pakāpeniski pievērsīsim uzmanību arī izelpai. Otrai komponentei elpas izelpai. Kas notiek izelpas laikā? Kad tā sākās, kad tā noslēdzās? Kāda ir sajūta izelpas laikā? Izelpa arī ir gara, pat vēl garāka par ieelpu. Izelpas laikā arī strādā vēders, tikai pretējā virzienā. Tas iet uz iekšu, un noslēgumā jūs vēderu ievelkat, lai pēc iespējas vairāk gaisa izelpotu. Šī ir elpas mehānika. Dziļa ieelpa ar vēdera palīdzību un vēl dziļāka, garāka izelpa. Arī elpa prieks, arī zelpu atslābināšanās, relaksēšanās, atlaišana. Es atlaižu lieko sevī, liekās domas, liekās emocijas, lieko kreņķi. Es izelpoju. Šādu attieksmi mēģiniet izelpot. Un mēģiniet izelpot garāk, lai izelpa ir garāka. Ideālā gadījumā 2 garāka par ieelpu, bet derēs arī nedaudz garāka. Mēs turpinam relaksēties, atslābināties. Bet darbs jau notiek dziļākos slāņos šeit. Tā nav tikai elpa, tā ir arī prāna, prāts, karmas, viss notiek. Cerēties arī par pacietību un par gribas spēku, kas ir ļoti svarīgs meditācijā. Ar katru izelpu pieaug iekšējā viegluma sajūta. Vēl mazliet garākas izelpas. Mēģiniet vēl garāk izelpot. Vai ir sajūta, ka pilnībā viss gaiss ir izelpots. Un tad var uztaisīt īsu pauzi, sekundi garu pauzi pirms ieelpas. Un tad jums sekos arī ļoti gara ieelpa, dabiski. Ieelpa turpinās pagarināties.
Jūs jau tagad elpojat daudz savādāk nekā ikdienā. Līdz ar to arī apziņas stāvoklis ir pilnīgi savādāks. Mieru stāvoklis ir pieaudzis. Stress nav iespējams. Mēs turpinam izplest telpu, izplest apziņu. Un šajā brīdī mēs varam gatavoties īsai mazai pauzei. Īsa maza pauze nozīmē, ka jūs varat atgriezties pie dabiskas elpas, iekārtot savu pozu, bet saglabāt uzmanību uz elpu. Acis paliek ciet. Ja kādam nav nepieciešama pauze, tad turpinam elpot dziļas elpas, un pēc mirkļa mēs pievērsīsimies trešajai elpas komponentei, un tā būs aizture. Elpas aizture. Tad elpas aizturu mēs praktizēsim ieelpa, pietiekami dziļa. Nedaudz aizturēsim elpu, 2, 3, 5 sekundes, cik jums ir komfortabli. Pat mazāk, un izelposim. Un tad pakāpeniski sāksim pagarināt arī aizturas. Un vērosim, kas mainās ar aizturi. Ja, kā aizturi mūs ietekmē. Ja, tad ieelpa, nedaudz aizturam elpu un sākam izelpu. Uzmanība saglabājās uz vēdera muskuļiem. Aizturs brīdī pastiprināsies iekšējā sajūta, pulss, vēderā, nabas centrā. Pieredzējušie praktizētāji arī atceraties par smalko elpas dimensiju, par prānu, par enerģiju, par iekšējo telpu. Ielpa, aizture, izelpa. Un lēnām pagariniet aizturi. Ja kādam iet pagrūti ar aizturēm, tad aizturi taisiet uz katru otro vai trešo ielpu.
Neturiet līdz brīdim, kad sākās stress, turiet komfortablā garumā, un tad pamanīsiet, kad ar izelpu būs atkal vieglāk, būs vieglums. Un tad atkal prieks ar ieelpu. Prieks, ka atkal var ieelpot. Ja kādam domas traucē, tad aizturs brīdī, pavērojiet, kas notiek ar domām. Domas apstājās. Prāts netraucē, aizturs brīdī. Un nevienu ieelpu, nevienu aizturi, nevienu izelpu nepalaižiet garām. Visu reģistrējiet, pamaniet, vērojiet izmaiņas. Un mēģiniet sajust arī smalkos procesus, kas notiek, enerģijas procesus. Kustība vēderā, pulsācija vēderā, nabas apvidū. Tas ir prānas office, atcerieties, prānas office ir vēderā, nabas centrā. Kur ir jūsu uzmanība, tur arī ir prāna. Kur ir prāna, tur pastiprinās asinsrīte. Un attiecīgi visi tūmā esošie orgāni darbojās optimāli. Vēl pāris minūtes ar elpas aizturēm. Ja kādam ir grūti ar aizturēm, tad varat lēnām noslēgt, turpināt dabiski elpot. Ja ar aizturēm iet viegli, tad pēdējās 2 minūtes pievienosim arī ārējo aizturi. Tas nozīmē ieelpa, aizture, izelpa, un pēc izelpas arī pāris sekundes aizturam elpu. Tā ir ārējā aizture. Saglabājiet lūdzu uzmanību, fokusēts prāts, neiegrimstiet pārdomās, sapņos, domās. Apzinieties, ko jūs darat. Neļaujiet miegam vai domām novērst uzmanību. Neļaujiet loģikai sākt analizēt, vērtēt, kritizēt. Kas nepaliek nepamanīts. To nozīmē apzinātība. Jūs visu pamanat, kas jūsos notiek. Ķermenī, elpā, prātā, sajūtās, emocijās, enerģijās.
Un pēdējais pieejams ar aizturēm, un tad noslēgsim elpas mehānikas praksi. Nu, tad mums ir maza pauze. Lūdzu, atcerieties, ka pauzes brīdī arī elpojam dabiski, bet saglabājam uzmanību, neļaujam domām atsākties. Uzmanību virzīsim uz elpu. Elpa dabiska, vairs nav izstiepta, bet tā vienalga būs dziļāka. Mazliet pavērosim prakses ietekmi, ja, kā prakse mūs ietekmēja, kas ir mainījies, kopš mēs sākām. Vai jums ir izdevies sevī radīt prieka sajūtu, noturēt prieka sajūtu, praktizēt ar prieku, iekšēju prieku? Jā, atkal atgriezīsimies pie prieka tēmas. Mēģiniet ieelpot atkal prieku, noskaņot sevi. Priekam nav vienmēr jābūt ar iemeslu. Varbūt jūs varat sevi radīt prieku bez iemesla. Jāelpa un prieks izplešās manā apziņā, jūsu apziņā. Mums ļaujiet priekam notikt ar jums. Un pāriesim pie nākamās prakses. Un koncentrēsimies punktā starp uzacīm. Jā, jūs ziniet, uzacu centrs, tie, kas nezina, tur ir tā vieta, kur jogi liek sarkanu punktu. Vienkārši ar uzmanību koncentrējamies uz šo vietu, cik jūs varat, nepārāk koncentrēties, vienkārši ar uzmanību. Mirkli pavērosim šo vietu, mēģināsim sajust, atrast. Tie, kas prot, acis varam piepacelt šamhavī mudrā. Punkts starp uzacīm. Mēģiniet šeit sajust vieglu pulsāciju. Ja tas nav iespējams, tad iztēlojieties, ka jūs ieelpojat caur uzacu centru un izelpojat. Ja, praktizēsim elpu caur uzacu centru. Vienkārši ar iztēli, ja. Šeit nav nekāda loģika. Kaut gan arī loģika šeit ir, jo āda elpo. Visa āda elpo, nu, tad arī šis ādas gabaliņš starp uzacīm arī elpo. Bet mēs iztēlosimies, ka mēs ieelpojam caur šo punktu uz iekšu un izelpojam uz āru. Un uzmanību uzacu centrā. Ja jums ir pulss, tad jums ir vieglāk noturēt uzmanību, sajust. Ja nē, tad vai nu ar iztēli, vai ja pavisam nē, tad varat arī viegli ar rādītāju pirkstu piespiest
minūti paturēt pirkstu šajā vietā, lai jums būtu fiziska sajūta. Ja, bet pulss nav fizisks, tas ir smalks. Tā ir smalkā ķermeņa sajūta. Elpojam caur uzacu centru. Elpas ir dabiskas, bet mazliet dziļākas, bet ne pavisam dziļas. Komfortablā garumā. Uzmanība ir uzacu centrā. Mēģiniet noturēt. Sajust šeit smalku enerģijas plūsmu. Enerģija ieplūst. Gaiss ieplūst caur nāsīm. Enerģija caur to vietu, kur jūs koncentrējaties. Prāna ieplūst un uzkrājās galvā, galvas vidū, aģiņa čakrā. Jums palīdz, varat iztēloties baltu gaismas vilni vai pavadienu vai punktu. Arī elpa tas ieplūst un paliek galvā. Izelpojiet tikai gaisu. Elpojiet prānu un gaisu. Izelpojiet tikai gaisu. Mēģiniet necīnīties ar praksi, ar vieglumu, ar plūdumu, ar uzmanību. Mums visiem sanāk. Mums nevar nesanākt. Enerģija prāna, baltas gaismas formā, ieplūst caur uzacu centru. Svērto acu priekšā ir gaisma. Ja jūs redzat gaismu, tad prāna strādā, prāna ieplūst. Un prāts kļūst skaidrāks, mierīgāks. Un varbūt arī priecīgāks. Kādam pavisam nesanāk prakse, tad vienkārši turaties pie elpas ritma. Ja sanāk, mēģiniet iet vēl dziļāk, sajust prānu, sajust enerģiju, uzkrājamies prāta centrā.
Un gatavosimies noslēgt šo praksi. Noslēdzam praksi. Pavērosim, vai ir šeit kāda aktivitāte, vai varat sajust kaut ko punktā starp uzacīm vai galvas iekšpusē. Vai redzat gaismu aizvērto acu priekšā? Vai prāts ir mierīgs un skaidrs un priecīgs? Jā, tāda vērojoša attieksme, pieņemoša attieksme, var arī nekas no tā nebūt. Tas nekas, es vēroju, es pieņemu. Un mēs pāriesim uz vēl vienu punktu. Tas būs sirds centrs. Un sāksim ar krūškurvja vērošanu. Ja, uzmanība pāriet uz plaušu un sirds apvidu. Sāksim ar fizisko sajūtu šeit. Fiziskā sajūta ļoti skaidra. Krūškurvs izplešās pie ieelpas un atslābinās pie izelpas. Izplešanās un atslābināšanās. Plaušu, sirds apvidū. Tā ir elpas fiziskā izpausme. Plaušas piepildās un iztukšojās. Un pakāpeniski šai fiziskai kustībai iesim dziļāk smalkajā telpā, sirds telpā. Sirds telpa ir sirds apvidus, bet kā tukšums, kā gaisma, kā telpa. Un šeit arī ir kustība, arī ieelpa prana izplešās, enerģija izplešās, sirds telpa izplešās. Arī izelpa tā saraujās. Gluži kā sirds muskulis izplešās un saraujās, līdzīgi smalkā telpa izplešās un tad saraujās. Sirds telpa, sirds apvidus. Mēģiniet uztvert šo smalko savu būtības dimensiju. Ja tas īsti nesanāk, varat iztēloties, ka jūs ieelpojat caur sirdi. Ja? Gaiss ieplūst caur sirdi. Jums izdodas smalkā telpa, tad turpinam vērot šo izplešanos, saraušanos un kustību, enerģijas kustību sirds apvidū. Arī šeit mājo prana, šeit mājo jūsu emocijas. Šeit mājo jūsu iekšējais prieks. Ielpa, gaiss, enerģija ieplūst sirds telpā, arī prieks ieplūst. Izelpa, izplūst tikai kreņķis, vispārējais paliek.
Turpinam meditēt vēl kādu brīdi uz sirds telpu. Ļaujam šeit ieplūst enerģijai, priekam, mieram.
Mēs esam lēnām noslēguši sesiju bez steigas, lēnām pakāpeniski pārstāsim meditēt uz sirds telpu, pārstāsim ieelpot prieku, laba daudz nevajag. Jā, bez steigas, lēnām, lēnām apzinieties, ka mēs esam noslēguši. Ļaujiet apziņai vērsties no sākuma uz elpu, uz ķermeni, uz fizisko savu formu. Apziņa bija iegrimusi sevī, tagad laidīsim to atkal ārā uz ārpasauli. Tā būs jau cita apziņas kvalitāte. Tas ir veids, kā mēs strādājam ar apziņu. Un tad tas arī izpaudīsies jūsu ikdienā. Dažādos veidos, kā skaidrāka prāta un apziņas darbība, vairāk uzmanības, vairāk skaidrības. Jo teica, ka viņai arī intuīcija uzlabojās, arī tas notiek. Vairāk mācīties ieklausīties sevī, iekšējos procesos, iekšējā priekā. Tiem, kam kājas piekusušas, varam lēnām, uzmanīgi sākt kustēties, acis vēl paliek ciet. Noslēdzošais rituāls ir plaukstu savienošana, un tad arī saberzēšana. Pateiksimies skolotājiem, pateikšu uz savam guru, visas viņa zināšanas ir tās, ko es nododu tālāk jums. Nekas no šī nepieder man, viss pieder viņam. Labumu, ko jūs gūstat no šīm praksēm, varat pateikties skolotājiem manam. Un tad berzēsim plaukstas, liksim pie acīm. Ja, plaukstas, līdz tās ir siltas, karstas, nosadziet acis, atdodiet enerģiju. Ja. Prānu, sajūtiet prānu no rokām, atgriežamies acīs, sejā, gaisma, forma. Un prieka brīdis ir klāts. Esam noslēguši mūsu pirmo sesiju. Šantī visiem. Visi labi sēdējāt, daudz maz tā izskatījās.